Veidojot likumu, mēs daudz skatījāmies uz citu valstu pieredzi. Īpaši noderīga mums bija Īrijas, Eiropas Savienības institūciju un Lietuvas pieredze, gan ar to, kā likums veiksmīgi darbojas, gan ar tiem aspektiem, ko mēs varējām ņemt vērā un Latvijā darīt citādāk. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī lobēšanas regulējums daudzās valstīs vēl tikai top, un tāpēc Latvijai, kad tas sāks strādāt 2025. gadā, ir iespēja izveidot tādu lobēšanas atklātības sistēmu, no kuras varēs mācīties visa Eiropa. Arī starptautiskas kompānijas, īpaši tādas, kuras mēs gribam redzēt šeit Latvijā kā investorus, arī vēlas un gaida caurspīdīgus lobēšanas noteikumus, atklātību un godīgu konkurenci. Tāpēc Latvijai ir jādara viss, lai mēs varētu šos noteikumus Latvijā ieviest veiksmīgi.